Turpinam tēmu tālāk par to, kas sievietei neļauj dzīvot laimīgās, mīlestības pilnās attiecībās. Un tas ir sievietes dziļais tāds, teiksim, uzskats, princips, ka vīrietim ir jāatrisina visi finanšu jautājumi, piemēram, nodrošināt mājokli vai vismaz paņemt uz sevis ikdienas izdevumus. Atvaļinājumi, iepirkšanās, ideālā gadījumā vispār sievieti atbrīvot no nemīlāma un garlaicīga darba, jo vīrietis taču ir apgādnieks, tad lai apgādā, ja jau mīl. Tas ir ļoti tāds, teiksim, dziļš uzskats, kurš var reāli traucēt, un tāds uzskats, kurš var pārvērsties īstenībā blokā un neļaus izveidot šīs laimīgās attiecības tad, kad jūs no otra cilvēka pieprasīsiet, ka viņam vajag to izdarīt, šo jāizdara un vēl tas un tas un tas. Un tas uzskats var reāli bloķēt tavas attiecības. Tāpēc, ja tu jūti, ka tev ir nesapratne attiecībās un uz tādas kā šķiršanās jau robežas jau šīs attiecības, tad noteikti atnāc un noskaties manu bezmaksas webināru. To var atrast manā mājaslapā, kur ir norādīta šeit pat apakšā zem video. Noskaties un noteikti arī piesakies uz konsultāciju. Izrunāsim tavu esošo situāciju attiecībās punktu A un tavu punktu B, uz kurieni tu vēlies nokļūt, un kas tev tieši traucē nokļūt tajā punktā B. Detalizēti mēs to jau izrunāsim konsultācijas laikā, bet pirms konsultācijas noskaties webināru bez maksas.